Čau visiem, nu ko, 24 stundu pauzīt esmu nostāvējis, un tagad jau esmu Fredrikstadā, un jā, tagad mazgāju augšu, tikko nomazgāju, un tagad ir jāielien iekšā mucā iekšā, un jāizmazgā muts iekšā. Un tad vēl mēģināšu nomazgāt arī mašīnu. Un jā, rītā man ir jākraujās, tāpat tās Fredrikstadā, un šoreiz jābrauc ir uz Poliju, kas ir pie Varšavas. Rīt vakar kuģis, 9 no Karlskronas uz Gdyniu. Un tā, labi, tā kā izmazgājamies un tad jau tiekamies rītā. Jā, nu labrīt, nu ko, esmu tagad iekraušanas vietā, tagad tajā Fredrikstadā. Esmu jau pieregistrējies un tagad bišķi jāuzgaida, kad viņi tur sakārtos papīrus un tad braukšu krauties. Jā, jābrauc. Ir pēc tam tagad uz Karlskronu, kas ir Zviedrijā, uz Stedelainu. Jāpeld ar kuģi no Karlskronas uz Gdyniu, uz Poliju. Kuģis attiet 9 vakarā šovakar, tā kā uz turieni ir jāuzspēj. No šejienes jābrauc ir aptuveni 7 stundas un 30 minūtes. Jā, kaut kā, labi, pagaidām, tā kā gaidām, kad var kraut virsū jau. Kraušanās tur ātri ies kaut kādu. Ar visu to iebraukšanu, izbraukšanu, nu, var būt gandrīz stunda kaut kas tāds. Labi, tā gaidām. Tagad krauties. Nu kā, papīri gatavi. Jā, pagāja 15 minūtes taisni. Pauzīt es mazo uztaisīšu uz Zinesungas robežu. Jā, tagad braucam uz Zinesungas robežu. Tur ir jāmuito papīru. Jā,
jābrauc ir līdz ostai 550 km, tās ir 7 stundas un 30 minūtes. Kad es jau varētu tā kā ikā būt jau tur tā uz kādiem 3:30 vēl pauzīt. Tad kaut kādi, teiksim, kaut kādi 5-6 varētu būt tur tā. Nav nekur baigi jālido arī, jāskrien arī nav nekur. Vienkārši mierīgi, normāli varam braukt. One is you make me happy, two is you set me free from all the things that held me back from just being me. Thank you for all the sweetness, now I can finally breathe. Now I can finally breathe, but baby, don't you see? I still get frustrated again like when you keep on doing things that don't lie. And I hate your friends, and I hate your moves, and I still love you. I got 21 reasons why I do. Tagad es te noparkojos uztaisīt pauzīt. Te ielas malā, tādā ceļa malā, tāda kabatiņa saucās. Uztaisīšu pusstundu pauzīti. Tikko ieliku mikrinē pusdienas, uzsildīt. Paēdīšu, vēl palicis, ko braukt līdz galam ir 261 kilometri. Tās ir vairāk kā 3 stundas 30 minūtes, varbūt gandrīz 4 stundas ir. Tad uz kādiem jau 6 varētu būt galā. Tagad diezgan laicīgi būšu tur tā. Tā kā uzēdām pusdienas tagad un braucam tālāk. I got my reasons, and here comes another one. Here comes another one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9, 10. Keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why I do. Esmu tagad tikko piereģistrējies, esmu nostājies uz līnijas, esmu Karlskronas ostā. Tagad ir bišķi, kas kuģis jāpagaida. Tagad pulkstenis ir 6, 9 viņš attiet. Vēl kuģis vēl nav atpeldējis, viņš droši vien būs kādiem 7, un tad droši vien uz kādiem 8 sauks virsū. Tad tikmēr
tagad pagaidām ir jānolādē kaut kādu filmu, ko var skatīties. Jā, rītā es iepeldēšu pirms kaut kādiem 7, varbūt bišķi pār 7. Viņš peld 10 stundas, kas ir ļoti labi, tas ir. Tur ir, būs vakariņas, varēs paēst arī, tad vēl arī brokastis ir. Un tad nokaušu nost un tad braukšu uz izkraušanas vietu. Bet uz izkraušanas vietu tur es nepaspēšu, jo tur viņi pieņem līdz kaut kādiem, laikam bija vēlākais līdz 2. Un uz to laiku es netieku, jo no Gdīnijas ir ko braukt līdz izkraušanas vietai kaut kāds 5 stundas, 5,5. Vēl tur pauzīt ir jāpaņem. Un tad līdz ar to tad nesanāk aizbraukt līdz turienei. Bet, man tāpatās ir jābūt ir piekdienas no rīta. Ja izkraujās ir, tad piekdien no rīta es izkraušos un tad peldēšu vakarā atpakaļ ar to pašu kuģi no Gdīnijas uz Karlskronu. Tā, labi, tagad nolādēšu kaut kādu filmu un tad jau tiekamies vēlāk. Varam braukt virsū, jābrauc ir apakšā.
ครับ ครับ หมด Excellent. And going like that. Straight the wings. Okay. Excellent. Alright, so now other way. More. Excellent. Excellent. Keep going like that. Very good. Very good. Very good. Straight the wings. Okay. Come back to me. Slow. No, other way. Other way. Yes. Still reversing. Yep. Still reversing. Start straight the wings. Too much. Okay, keep going. And now close to me. No, other way. Excellent. Keep going there. Half a meter more. Alright, now we go in. اسمه كيدة شاطئ كيد شو زي here works الباقي وده كنت بدك نمر السرنزات تكلمي يزن تكت بايست take a base right donate البيت عايزم بوليا tagad braucam nost no kuģa. Yeah. The truth about OTR with the truth about Gerard Driver. How hard is it to be an over-the-road driver? Hard enough that 99% of the people talking shit about truckers couldn't last 24 hours in our seat. Let's get savage with it. Most people wouldn't survive one shift. Everybody thinks trucking is just driving. Nah, try 11 hours behind the wheel, dodging idiots on their phones, threading 80,000 pounds through storm, backing into a dock designed in 1962 and sleeping in a metal coffin. Most of these clowns will be crying for their mom by lunchtime. You sacrifice your life while the world acts in
truck's always in the way. Because without us, sweetheart, your fridge is empty, your gas is dry, your Amazon cart is a fantasy, and you're wearing the same Walmart pajamas from 2017. Shippers treat you like furniture. You check in and suddenly you're invisible. Sit 7 hours in a filthy places, no detention. Can I use the bathroom? No, but their product handled by the very driver they pretend don't exist. You age 10 years and 2. Over the road will. Nu ko, esmu tagad izkraušanas vietā. Tagad pļaujos ārā. Tomēr neaizraušos ar filmēšanu labāk. Izkraušos un tad man ir jābrauc krauties patās kaut kur Polijā. Soda jābrauc kraut. Jau nu ko, izkrāvies es esmu. Izkrāvu pagāja kaut kā 2,5 stundas, kaut tā aptuveni. Ar visu pievienošanos un ar visu novienošanos kopā sanāca kaut kāds 3 stundas. Un, jā, man vajadzēja braukt līdz galam, jo tāpēc, kad man zvanīja no šitās te rūpnīcas priekšnieks vai direktors, es nezinu, kas viņš tāds tur bija, vai varbūt tāds tur viņš kaut kāds pārstāvs. Un viņš jau man vakar jau bija zvanījis un prasīja, kad es varētu tā kā būt. Es teicu, kad uz 2 varu nepaspēt, jo viņi pieņem tikai līdz kaut kādiem 2. Un tad līdz ar to tad es varu tikai izkrauties nākamajā dienā, tikai no rīta. Bet viņiem šo produktu steidzīgi ļoti vajadzēja. Tad es domāju, ka vienkārši uzvadīšu, painteresēšos, vai varu jau šodien arī izkrauties. Un tad beigās viņš man pazvanīja, pateica, ka jā, ka viņiem vajag obligāti šodien to produktu. Un ka man vienkārši jābrauc līdz galam, ko es arī izdarīju, aizbraucu līdz galam un izkrāvos. Un tagad jau atsūtīja orderi, ir jābrauc kaut kur te Polijā, jākrauj soda un jābrauc ir uz Dāniju, Holstebro, kas ir pie Randers. Līdz iekraušanas vietai man tagad jābrauc ir kaut kādi bišķi pār varbūt 300 kilometri, bet tagad es pa priekšu braucu mazgāt mucu. Pagaidām es nezinu vēl uz kuru vietu braukt, jo tas kolēģis, kas braukā pa Poliju visu laiku, viņš arī nezināja, kuru varētu tā kā mazgāt to mucu. Un tad es atradu no tās vietas kaut kādi 50 kilometri sēžu. No iekraušanas vietas ir viena tur loģistika, kur krauj tur silo, arī mazgā silo mazgā. Braukšu mēģināt tur tā. Atradu caur ChatGPT. Viņš vispārībā brīžam ļoti labi noder. Jo zvanīju dispečeram, domāju un prasīšu, lai viņš man meklē, jo es nezināju, kur var atrast. Protams, nekāda atbilde nav. Viss jādara šoferiem ir. Kā jau tas jādara būt loģistiem. Vispārībā jāiedod adrese, jāuzzina, vai var izmazgāt šito produktu, kas pat pēdējais ir bijis, jo ne visas muikas viņus ņem. Un tad jā, tad vienkārši pašam jābrauc un jāmeklē, un tad jau redzēs. Jo man tā arī bija, tā kā biju Francijā arī.
kad prasīju, arī atbildi nezinu. Protams, ka šoferiem visi jāzina, visi jāizdara darbs. Tā tā, labi, ka braucam skatīties, vai varēs izmazgāties vai nē. Kā es tur skatījos, tur tāda liela firma ir, tad pieļauju domu, ka iespējams, ka izmazgās. Bet to tad jau redzēs, bet droši vien tas būs tikai rītā, jo man ir līdz turienei pabraukt 270 kilometri, tās ir gandrīz 4 stundas. Un varu šodien strādāt līdz cik stundas vēl varu strādāt, 4 stundas varu strādāt vēl šodien. Tad tagad ir 6 līdz 10:00. Tagad tā, labi, tad jau tiekās vēlāk, vai no rīta. Labrīt, piekdienā. Nu ko, esmu tagad atbraucījis uz to mazgāšanu. Un tagad tūlītās redzēsim, vai varēšu izmazgāties. Nu ko, sanāca, viss kārtībā. Var braukt iekšā nevis krauties, bet mazgāties. Ja? Man ir izkrauts ārā. Tas baigs daudz nav iekšā. Cik bija jau šeit? Nogānīja varbūt, nezinu, 2 kilogramu. Mums būs tīri tagad. Tagad žāvē. Izžāvēs. Ielīdīs vēl iekšā izlaucīt. To ūdeni, kas tur ir. Nu viss, braucam krauties. Nu ko, izmazgājies esmu. Un tagad jābrauc cienā. Braucot šonu uz to Daniju. Ļoti labi izmazgāju.
skan šeit ir vispār ļoti labi muļķi ir. Un nākamreiz esam zinājuši, ka var braukt uz šejieni, mazgāties. Jā, tā kā braukt. Uzdēt vēl pagaidām ikā vēl nesnāks paēst arī, jo tāpēc, ka ir jāpaspēj sakrauties, jau tagad jau pulkstenis ir pēc 10:12. Es nezinu līdz cikiem tur strādā šodien, arī kāda kā piegriedi ir. Vēl man kādu stundu bišķi vairāk varbūt tās ir jābrauc ir. Līdz turienei tad es kādiem vieniem būšu. Un jā, tā kā skatīsimies vēlāk droši vien, ka pabeigšu sakrauties, tad es droši vien kādā veikalā iebraukšu. Ēst, jāpaņem kaut kas ir jāpēd ir. Brīžu tā sanāk, kad nav laika. Var paēst arī, un tur neko darīt. Kā tā ir, tā kā braucam. I try to hold on, I try to forgive, but some love just can't find a way to live. And every memory burns like a scar I can't mend. Some stories fade, some stories die in the end. We were a perfect disaster, a storm in disguise. Two hearts running blind, I'm blinded by our lies. You said I never loved you, but girl, I broke myself to try. I bottled all my pain just so you wouldn't cry. We were fighting every night, conflict kept us alive. Every battle that we won left something dead inside. I ain't innocent, nah. I fuck up a ton, but you threw guilt like gasoline. Every word a loaded gun. I keep watching silently like a referee at war. Mom and dad destroying the homie was adored. Vows turned to weapons, memories in the wounds. We were building on a graveyard, hoping flowers might bloom. Now I'm standing in the ruins of the life we couldn't save. Forgiving myself for every promise I betrayed, but you ain't guiltless neither. You broke me when you ran, left me holding shattered pieces of the dad I used to plan. You were the fire that burned me, the love I could never keep. I reached for you in darkness, but you slipped away too deep. Gone in the end. I chased ghosts in the hallways where our laughter used to live, trying to understand the damage. I had nothing left to give. You said I never listened, but I memorized your pain. Every tear you dropped became a lyric carved inside my brain. We were poisoned with potential, heaven with a twist. Fairy tale nightmares that reality kissed. 1 minute laughing, next minute throwing grenades. Every sentence was a landmine, every truth a blame. Shit, I ain't perfect, but you weaponized my flaws. Turned every crack inside my soul into a jury and claws. Still, even now if you called and said I'm falling apart, I sprint through hell just to guard the pieces left in your heart. Life ain't fairy tale, some chapters end too soon. You can't hold a sun together when you're living in the moon. We were lovers, then survivors, a war we couldn't win. And the hardest part of losing you was losing who I've been. You were the fire that burned me, the love I could never keep. I reached for you in darkness, but you slipped away too deep. Gone in the end. I'll replay every fight, every scream, every night. Trying to find a moment when the wrong became right. I see your face in the corners of this empty room. Hear your laughter in the silence, smell the ghost of perfume. We build a dream on shaky breath, where lying love. Thought devotion was enough, but it wasn't enough. I screamed to the heavens, begged the sky for a chance. Pain, but you packed your bags, left me trapped in circumstance. Scared, and every friend I call just reminds me of the past. They say let it go, but the shadows they last. I still feel your hand in mine when I close my eyes, but reality hits hard when I wake to the cries. I loved you hard, I loved you loud, I loved you to the bone. But love alone can build a home with hearts of overthrown. Now I walk through the ruins, holding fragments of the past, trying to make sense of a love that wasn't built to last. You were the fire that burned me, the love I could never keep. Nu, liek tādi. Tagad es atbraucu pie mūsu draugiem
ar ko mēs sadarbojamies. Mēs esam tādi partneri pie Hoffman transporta. Netālu no iekraušanas vietas ir 16 km. Un jā, vajadzēja atbraukt, jo viņi dod vēl tā kā papildu tā kā garantiju, kad ir tīra muca, ir izmazgāta. Un tad viņa sakārtos tur to reģistrāciju mašīnas. Un tad jau cerams, kad varēs uzkraut. Viņi strādā 24/7 tā rūpnīca. Visu laiku arī pat sestdien, svētdien. Tā kā vienkārši tagad man ir jāuzgaida cilvēks, kas atnāks pārbaudīt to mucu. Jo man viņi izmazgāt, viņi man ir tīri. Vienkārši, viņa nodrošinās tā kā, jo tā ir viņa krava. Un mēs to paņēmām, lai mēs dabūtu tā kā, atpakaļ kaut ko. Lai nebūtu jābrauc tukšā atpakaļ. Un tad līdz ar to tad mēs, tā kā ar viņiem sadarbojamies. Tā kā jāuzgaida ir. Jā. Tad pie reiz pauzīt arī jau uztais ir. Kaut kā tā. Pagaidām. Esmu tagad pie iekraušanas vietas. Tagad ir jānosarās. Es šeit paigi ar to filmēt, kad aizraušos. Jo te filmēt neko nedrīkst. Jā, es sagaidīju savu reģistrācijas numuru. Man bija problēmas sākumā vēl ar to reģistrācijas numuru. Es biju atbraucis uz šejieni. Otrais tā kā krauties. Un tad nebija vēl gatavs reģistrācijas numurs mašīnas. Tad es zvanīju tiem mūsu partneriem, ar ko mēs sadarbojamies. Un tad viņi mani pieregistrēja, un tagad beidzot es varu braukt krauties virsū. Tagad būs 6. Labi, sakraušos un tādi tiekamies vēlāk. Life is a mess. No, I never have to feel alone. 'Cause I got voices in my voices in my. I never have to feel alone. 'Cause I got voices in my. Let's get to talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come from my body? Coming in so high, living it, no. Labrīt, sestdienā. Ko, vakar es sakravos un izbraucu ārā. Principā uzbraucu uz Bāņa, tad uztaisīt. Sanāca 12 stundas pauzi uztaisīja. Vakar 8 apstājos. Un tagad ir jau 9. Sataisīju sev tikko kafiju. Un. Sāksim braukt. Jābrauc līdz galam, man ir kaut kā 1000 kilometri, bet līdz Dānijas robežai es laikam droši vien, kad iespējams, kad netikšu. Jāpaskatās pa priekšu, cik man ir tās, vai var ikā 10 stundu ņemt. Ikā var, es vēl 10 stundu ņemt. Ja es pilnu. Ne, varbūt, ka nevarēs vienalga tāpatās. Jā.
Jo man sanāk līdz Danijai 780 km, jā. Tā kā, nu, nesanāks. Principā nav jēga pat arī nekur baigi skriet. Tad es vienkārši braukšu, cik tālu es varu tikt. Gan jau, ka noteikti aiz Hamburgas kaut kur. Izbraukšu cauri Hamburgai. Un kaut kur, nezinu, pie Neumünsters. Kaut kur tur varbūt tās palikšu. Atkarībā kā satiksimies Vācijā pa sestdienu. Tā kā jā, tā kā lēnām sākam braukt. So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I needed. And now you're everything. You're everything to me. And I can't be without you, God. You're everything. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought me close alive. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. Come on, let's go. I stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace because I knew you'd still be there. You'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought me close alive. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought me close alive. I want to say thank you. Thank you for saving me. Nu ko, esmu noparkojies. Esmu pilsētā tādā saucās Vācijā. Kā bija, līdz es pateikšu. Lūbek. Palika 15 minūtes. Braukšanas laiks. Bet vēl varēju strādāt 34 minūtes. Tagad pulkstenis ir 8:30. Jānolādē tahogrāfs. Apstājos tādā industriālā zonā. Te jau arī visur bija pilns bija. Līdz autohofam netiku. It kā sākumā domāju pirms viņa noparkoties, bet izskatās beigās labi, kad arī tur nenoparkojos, jo tur ir autobusu pieturi ir un tur ir arī izbrauktuvi.
Un tad noparkojies šeit. Tādā vietā. Kur te vieglais savai piekabei tiek klāt arī. Nav nekāda problēma. Bišķi viņam tikai slīpāk ieiebrauc ir, bet gan jau šitā piekaba te izskatās, kad visu laiku stāv. Jā, noparkojos šitā te. Tieši pie maliņas arī. Te man nav vieta, ja kas, tad es varu izgriezt arī ārā, ja kāds tur neiedomājās ieparkoties. Bet nu gan jau, ka ne, jo tāpēc, ka te jau tāpatās jau neiet nekas te iekšā. Kaut gan, nu, it kā vieglais, it kā te varētu ieparkoties, jā. Jo visādi brīnumi var gadīties. Tikā jā, vieglai mašīnai, ja baigi labi gribētu, mierīgi varētu ieparkoties. Tā kā tā. Tad izskatās, ka te autobus iet. Varbūt tās rītā aiziešu bet aizbraukšu uz pilsētu, par cik te autobus iet un arī apstājās pieturā. Un tad nostāvējuši 2-4 stundu pauzi, tā kā tikai pēc 10 es varu braukt. Un man līdz galam ir jābrauc 378 kilometri. Tās ir 5 stundas sanāk. Tā kā principā rītā braukšu 4 stundas pa nakti. Jā, tad es būšu 2 pa nakti galamērķī. Nostāvējuši 9 stundu pauzīt. Tas ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 varēšu braukt kraut ārā. Un tad skatīsimies, ko tālāk iedos. Pieļauj domu, kad droši vien kaut ko kraus Dānijā, Alborgā varbūt tās kaut ko. Un tad brauksim atpakaļ uz Norvēģiju, vai arī brauksim uz šito te Zviedriju. Bet to tad jau redzēs rītā. Jānobeidz valsts ir. Un taisim 2-4 stundu pauzi. Labi, pagaidām. Nu, labrīt, svētdienā. Nu ko, pulkstens nu jau ir, tās pateikšu, 10 no rīta. Un iesim uz to Lūbeku. Mašīna paliek šeit. Un tagad iesim ar kājām skatīties. Lūbeka.
Es šeit nolādēju aplikāciju Uber. Tā, man vajag brauciens, lai ko viens te skrējritenis stāv. Un, jā, šito es daru pirmo reizi arī. Kā Latvijā esmu arī skanējis, bet tas bija Bolts bija. Bet, šeit droši vien ir tāds pats princips, tā kā Boltā ir. Tā kā ejam uzzināt, noskaidrot. Ja nē, tad iešu ar kājām uz autobusu pieturi un braukšu ar autobusu uz pilsētu. Tāds ir tagad plāns. Labi, davai, ejam. Kur te patās arī stāv. Jā. Viss kārtībā. Tagad braucam. Redzēs, cik vajadzēja samaksāt par šito braucienu. Esmu nolicis ietā, samaksāju 7,50 € par šitā te braucienu. Nav nejausmas, tas ir daudz vai maz. Nobrauc 7 kilometrus nobrauc. Tā, labi. Ejam staigāt tagad pa pilsētu. Mašīnas kaut kāds. Kaut kāda interesanta pils. Te pašā pilsētas centrā.
Interesanti. Vēl kāds ēka ir šeit. Cilvēki arī makšķerē šeit. Kaut kā tā pilsēta izskatās. Droši vien būs tagad jāsameklē kaut kāds kebabs un jāiet paēst un jāiet apakaļ mājās. Tagad nolēmu pagaidīt autobusu. Autobus ir pēc dažām minūtēm. 13:10 tagad ir un autobus 13:35. Un jābrauc ir man ar 12. numuru. Un tad redzēs, cik maksā autobus biļeti šeit Vācijā. Izbraucos tagad ar autobusu. Ikā man GTP teica, ikā jāprasa ir biļete ir pie šofera, bet es viņam prasīju tā kā. Un viņš teica, tikai skaidri nav. Un es teicu, bet man ir karti ir, kā var norēķināties, nekādīgi. Un tad līdz ar to viņš teica, labi, kā priekšā. Un tad viņš atbrauc pa velti. Bet šī jau no man pirmā reize, es pa Poliju arī braucu. Vienkārši es nezinu, kā tur maksāt par to biļeti. Tad es arī vienkārši iekāpu autobusā un aizbraucu un tēlo tā kā turists un viss. Un tagad es eju un kājām man jāiet līdz mašīnai sanāk 2 kilometri. Neko es te esmu. Un mašīna šeit. Tagad tā. Labi, pagaidām tiekamies tad jau vēlāk. Tikko gāju te garām, te eju uz to mašīnu savējo un ieraudzīju reku tādu veikalu Harley Davidson. Pastīsimies. Tāds te motocikls ir. Interesanti, kāda cena ir. Redzēt. Nevar. Šitais maksā 33 900 kaut kas. 33 900, kad arī 34 tūkstoši. Tad vēl ir šitāds aparāts arī. Šitāds maksā 20 900. Tad cenu nevar redzēt.
tā. Labi, varbūt iesim tālāk un varbūt vēl kaut ko ieraudzīsim. Tā arī neko kolēģi atpūšos te brīvdienas tais. Tu pie pilsētas. Bet nu pārsvarā jau šeit jau tie kolēģi vienkārši pārsvarā sēž mašīnā un nekur neiet. Es vispār izēju pastaigāties. Nu ko, izdomāju arī atnākt uz vienu no autoplačiem. Paskatīties, kāds ceļš šeit ir. Piemēram, šāds te Siats. Tikai 339. Ok. Tad ir šitāds. Šitā Mazda ir arī. Vai tie numuri ir? Varbūt, ka numuri tie. Ne jau diez vai tāda cena ir. Piemēram, šitāds te Kadijs. Kur tu nav? $20,900. 1.4 TSI. Tad ir šitāds bebīts. $5.40. Tas ir 540. Lux Line 27 850. Šitāds te aparāts. Tad ir šitāds bebīts. 218. Kur gadu viņš ir? ...2019. gada 14,900. Jaguars. Trīs litri V6 dīzels 2010. gada un cena ir 3,600. Tad ir šitāds te Kaškais, Nissan. Šeit cena nav.
šitāds Audi 1.4 TFSI Sportbacks A3 2010. gada un cena ir 5650. Tad ir vēl šitāds smuks. Laikam arī kaut kāds A4 avans 1.8 5750. Vēl ir šitāds Ford Focus 13. gada 4200. Opels Vectra 2001. gada, cena 3200. Ford arī pārdodas. $32,450. Mercedes Actros. Pagaidām tad parādīja, kādas mašīnas ir šeit Vācijā. Varbūt kādam interesē. Un jā, tā kā iesim uz mašīnu un 10. vakarā sāksim braukt. Tā kā labi, tiekās vēlāk. Nu ko, 24 stundu pauzīt ir pagājusi. Varam vaļā mājiņu. Uztaisīšu sev kafiju. Un lēnām sāksim braukt. Tagad pulkstenis ir 9. Īsti legāli var braukt tikai pa Vāciju pulkstenis 10. Bet daži smagie jau citreiz jau sāk jau ātrāk jau braukt ārā jau. Jāien laikam droši vien kaut kur jāpaspēj. Un es arī sākšu bišķi jau ātrāk braukt ārā. Jo es gribu aizbraukt līdz robežai Dānijas. Tur es palikšu, tad es uztaisīšu 9 stundu pauzīt. Es varētu būt tur pirms kādiem 12. Un tad arī tā 9 varu sākt. Un tad man rītā būs jāpiebrauc kaut kāds varbūt 3 stundas. Un tad pēc kādiem 11. pirms 12. varētu būt pie izkraušanas vietas. Tāds ir tā kā plāns ir, tāpēc es tā arī daru. Tā, labi, sataisim kafiju un sāksim braukt. Knick-knack, won't hold back in the rigor zone. Base heads, where you at? Up the front, let's go. Don't
feel the beat explode. Knick-knack, maniac, sing the ravens. Atradu vietu tepatās. Bija netālu no tās parkings vietu, kur te nostāties. Vienīgais tikai ceļa malā, jo tur bija, viss bija pilns bija. Es it kā tur tas parkings bija diezgan liels, it kā varbūt iespējams, kad, ja būtu bišķi vairāk, ilgāk tur pabrauc, tad jau varbūt tas, kad būtu atrads to vietu, bet man vienkārši, lai es neiebrauktu tajā nakts stundā, man taisnā tagad bija, kad es apstājos 23:59. Un tad es tagad nostāvējuši 9 stundu pauzi un rītā 9 varēšu, tas ir šodien, jau 9 no rīta varēšu sākt braukt. Jā, tā kā palicis 215 kilometri, tās ir 3 stundas un 30 minūtes, tad uz kādiem 11:30 varētu būt pie izkraušanas vietas. Tā kā tā. Labi, tagad tad iešu gulēt, tad jau tiekamies rītā. Nu čo visiem, nu ko, esmu izkraušanas vietā. Ko tur man ir jāizkraujās. Tā es vienkārši biju noparkojis parkingā mašīnu. Un jo vienkārši es nezināju, izskatījās te diezgan tā pašauri tā iebrauktu vienu. Viens smagais vēl arī stāvēja parkingā un tad vienkārši nolēmu vienkārši noparkot mašīnu parkingā, aiziet ar kājām, pastīties. Bet es jau esmu šeit bijis, bet nevis šajā firmā strādājot, bet iepriekšējā darba vietā strādājot. Un jā, tā kā tikko sazvanīju Office arī. Viņš tūlīt tas pieņēmējs nonāks lejā. Iedošu viņam papīrus un krausim ārā. Kur šeit bija jānoparkojās. Vienkārši te viens smagais te stāvēja, un tad tad domāju, kad jānoliek šeit arī tā mašīna ir, un tad vienkārši kājām jāiziet. Nu labi, pagaidām. Nu ko, traujos tagad ārā. Baigi labi citā vieta vispārībā ir. Produkta krāns ir līdz galam vaļā. Es nedaudz pietaisījis ciet. Nevis ciet, bet vaļā viņš ir. Un 1,4 spiedieni. Viņš teica, ka var arī turēt 1,8. Viņš jau labi iet ārā. Celt līdz galam vaļā. Un izmantoju gaisa rūpnīcu gaisu. Tā kā tā. Izkrausimies, tad zvanīsim dispečeram, uz kurien tālāk ir. Sanāca izkraušanās 50 minūtes tagad. Ar viss pievienošanos, ar viss tagad novākšanu. Viss ir izkrauts. Nobraucam nost un braucam
Nē, bet zvanām dispečeram, uz kurien tālāk jābrauc ir. Nu ko, tikko sazvanījos ar dispečeru, un tagad man jābrauc ir uz Kopenhāgenes pusi, tas ir aiz Odens. Jābrauc ir kraut kaut kāds kaļķis, un tad vedīšu uz Zviedriju, uz Stokholmas pusi. Tā kā sākam braukt. I can see them colors when we're kissing. I'm losing my mind like it is poisoning, kicking in, poisoning. Sipping, chasing off and crying when it hits in. Just wanna every moment of it poisoning, kicking in, the poisoning, kicking in. Too deep into it. I love you, and I hate this. Wish I could see it. Toxic like no other. Addicted to your dirty lies. Take a step and I get paralyzed. Nu ko, esmu atbraucis te galamērķī pie iekraušanas vietas. Kur te padās ir tā rūpnīca ir. Noparkojos te maliņā. Te garām tiek, nekāda problēma te nav. Nevienam netraucēja. Nezinu, vai te var stāvēt vai nevar stāvēt. Esmu te pirmo reizi. Izgriezties te arī var, tā kā es domāju, ka nevienam netraucēja. Jā, jo iegāju tur uz to kantoru, tad kantors strādā laikam līdz 2 vai līdz 3. Ļoti īsa diena. Tad rītā, tagad šodien pulkstenis tagad ir 7, jā. Nostāvēšu 12 stundu pauzī. Un rītā 7 iešu uz office. Pieregistrēties un sākšu kraut virsū, cerams. Tā, labi, tad jau tiekamies rīt no rīta.